tas neko nedos. Tāpat, ja vajadzēs, atradīs iespējas noskatīties vienu vai otru televīziju, bet jādod izvēles varianti, cilvēkiem šobrīd nav izvēles iespēju. Viņiem ir tikai vienas iespējas. Mēs runājam par izglītību, par informēšanu, par dažādiem pasākumiem. Mēs arī koalīcijā vakar runājam par to, kāda varētu būt pasākumi, kura varētu būt atbildīgā ministrija, kuras ministrijas vajadzētu iesaistīt šajā darbā. Manuprāt, tas ir viens no tiešām prioritāriem darbiem tuvākajā laikā, lai mazinātu cilvēku neapmierinātību un arī iesaistītu cilvēkus. Un cilvēkiem ir jāsaprot, ka katrs cilvēks Latvijā ir vajadzīgs. Kura varētu būt tā ministrija, kas atbildīga? Mēs runājam par kultūras ministriju, kura varētu būt atbildīgā par šo darbu. Un mēs arī runājām, ka mēs varētu deleģēt arī citu ministriju sabiedrisku attiecību speciālistus darbā, palīdzēt kultūras ministrijai, lai nevajadzētu palielināt štatus, bet vienkārši pārceļot cilvēkus, izveidot attiecīgu departamentu kultūras ministrijām. Lielas paldies jums! Paldies jums par sarunu! Mūsu studijā bija premjerministra Lemdota Strojuma, bet vēl dažas ziņas no ārvalstīm. Saistībā ar Krīmas aneksiju